Sveicināti visiem klātesošiem. Tiešām liels prieks redzēt jūs tik lielā kuplā skaitā. Un man šodien ir tas gods prezentēt jums mūsu bankas vīziju par to, kas notiek tagad pasaules ekonomikā, Baltijas ekonomikā un tepat pie mums Latvijā. Protams, ka jau daudzi runātāji ir atzīmējuši, tad pat labi mēs dzīvojam ļoti lielā nenoteiktību, un pēdējo dažu mēnešu laika tad nenoteiktība ir augusi. Un tāpēc šīs prezentācijas laika mēs tad mēģināsim atbildēt uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, kas varētu veidot to mūsu nākotni. Un arī noteikt, kāda būs tā izaugsme pasaules ekonomika un arī Latvija kopumā. Kā jau daudzi ir minējuši, tad viens no svarīgākajiem jautājumiem ir likmes. Likmes ir lejā, Eiribor pat labi ir zem 2,5%, bet svarīgais jautājums ir nevis, kas ir noticis, bet kas būs tālāk. Jo veicot investīcijas, tas ir ilgtermiņa lēmums, un mums ir jāsaprot, kur tad būs tas likmes un uz ko mēs varētu cerēt nākotnē. Svarīgi ir, protams, arī saprast, kas notiks ar mūsu ekonomiku, vai pēc salīdzinoši neizteiksmīgas izaugsmes pagājušajā gadā mēs varētu sagaidīt kaut kādu straujāku, tādu dzīvelīgāku sniegumu tuvākajos gados, kas notiks ar pasaules ekonomiku, jo ņemot vērā to lielo nenoteiktību, plānu maiņu, dažādu paradigmu maiņu, tad kā attīstīsies globālā ekonomika, vai mums nav jāgatavojas, piemēram, kaut kādai jaunai krīzei. Un, protams, tad arī prezentācijas laika mēs nevienu reizi pieskarsimies arī tam, kā visi šie faktori varētu ietekmēt arī nekustamo īpašumu cenas un arī būvniecības sektoru kopumā. Sāksim tad ar likmēm. Daudzi jau tos ir pieminējuši, tad, ka jau visiem ir labi zināms, kopš pagājušā gada vasaras, tad Eiropas centrālā banka diezgan mērķtiecīgi samazina likmes. Līdzīgi kā centrālās bankas bāzes likmes, tad uz leju aizskāra arī visiem aizņēmējiem svarīgākas Eiribor likmes. Uz doto brīdi tas jau ir zem 2,5%, bet jā, kas tālāk? Saskaņā ar finanšu tirgus prognozēm pašreizējām vēl ir sagaidāms, ka Eiropas centrālā banka varētu turpināt mazināt likmes. Tuvāko mēnešu laikā ir sagaidāms vēl viens samazinājums un līdz gada beigām vēl otrs. Līdz ar to tad kopēja likme Eirozona varētu sasniegt 2%. Tas nozīmē, ka arī Eiribors visiem termiņiem varētu kaut kur nostabilizēties šajos līmeņos. Bet jā, tas ir, protams, īstermiņa kaut kāda likme, bet runājot par ilgtermiņa lēmumiem, tad mums ir jāsaprot, kur ir tā ilgtermiņa likme. Un īstenībā pareiza atbilde, ka neviens to nezin. Investori, analītiķi, ekonomisti, visi taustās pēc tā līmeņa, kādam tam vajadzētu būt, jo tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Kāda būs inflācija, kāda ilgtermiņa būs izaugsme, kāda būs politiska situācija. Un, jā, kā redzams, tad tajā pelēkajā zonā tad pēdējā gada laika investoru domu gājiens ir mainījies gan no tā, ka likmes varētu pakrist zem 2% ilgākā termiņa, gan ka tas varētu būt tuvāk 3%. Uz doto brīdi tāda ilgtermiņa likme, uz kuru visu skatos, tas ir ap 2,5%, bet, jā, protams, prognozes mēdz mainīties, un tas būs viss atkarīgs no tā, kāda situācija būs Eiropa un arī globāli. Vai tas jau ir ietekmējis? Gan Edvarda uzruna mēs dzirdējam, ka bankas jau redz to pozitīvu ietekmi. Arī skatoties uz datiem Eirozonas kontekstā, tad pozitīva ietekme jau ir redzama gan no piedāvājuma puses, gan no pieprasījuma puses. Runājot par piedāvājumu, tad kredītu nosacījumu kopumā kopš ECB sāka mazināt likmes ir kļuvuši daudz maigāki, atbalstošāki. Neskatoties uz to, ka pat laban finanšu tirgos arī valda ļoti liela nenoteiktība. Īstenībā tas būtiski neietekmē finanšu nosacījumus arī tirgus ziņā. Līdz ar to tā piedāvājuma puse ir salīdzinoši atbalstoša. Ņemot vērā, ka likmes ir samazinājušas, tad arī pieprasījums uzreiz ir pieaudzis, ka redzam, tā likme diezgan strauji pagāja uz leju gan uzņēmējiem, gan maisaimniecībām, jo līdz ar zemākajām likmēm tad tā interese par kreditēšanu uzreiz ir atgriezusies.
Likmes, protams, palīdzēja arī ierobežot inflāciju. Runājot par eirozonu, tad pat laba inflācija eirozona ir starp 2 un 2,5%. Tā arī svārstās, bet tie līmeņi ir pieņēmami un salīdzinoši draudzīgi priekš Eiropas centrālās bankas politikas. Runājot par Baltijas valstīm, tad pie mums tā situācija nav tik viennozīmīga. Kā mēs redzam no tā kreisē čārta, tad kopš pērnā gada rudens kopuma inflācijas tempi pie mums ir atsākuši augt. Iemesli ir dažādi, piemēram, Latvijā tas daļai ir saistīts ar pārtikas produktu cenu kāpumu, bet arī visās Baltijas valstīs pakalpojumu cenas vēl aizvien ir augstas un tas turpina pieaugt, kaut arī tempi, protams, nav tik baisi, kā bija pirms 2 gadiem, bet, ja mēs runājam par zemāko inflāciju, tas nenozīmē, ka cenas samazinās, cenas aug vienkārši lēnāk. Un, jā, uz doto brīdi izskatās, ka tā bilde ir drusku patērētāji mazāk atbalstoša. Kad ir pozitīva ziņa, ka līdz ar cenu pieaugumu pēdējo gadu laika, tad pieaugušas arī algas, un ja līdz pēdējiem gadām inflācijas kāpums un patērētāju cenu kāpums kopumā pārsniedz algu pieaugumu visur izņemot Lietuvu, tad pagājušā gada laika algu kāpums kopumā ir spējis nokompensēt to lielo cenu pieaugumu, un kopumā uz doto brīdi mēs varam teikt, ka kopumā Baltijā tā pirktspēja vidējiem cilvēkam ir atgriezusies, kas ir pozitīvs signāls runājot par nākotnes un tuvāko gadu patēriņa izaugsmi. Protams, mēs šeit ļoti daudz runājam par cilvēku, un cilvēks arī inflācijas konteksts un centrālo banku lēmumu pieņemšanas konteksts ir ļoti svarīgs, jo cilvēks veido tas inflācijas ekspektācijas gaidas, un tas nākotnē var ietekmēt arī inflāciju. Runājot par to, kā cilvēki redz inflāciju nākotnē, tad Eiropa un Baltija īstenībā inflācijas gaidas arī līdz ar inflāciju ir nedaudz pieaugušas, bet visdramatiskais kāpums bija novērots ASV. Līdz ar nenoteiktības pieaugumu tad ļoti būtiski ir augušas arī cilvēku inflācijas gaidas, gaidot, ka tarifi būtiski sadardzinās ASV importētas preces, ka cilvēki nevarēs tās atļauties, un patērētāji kļuvuši ļoti piesardzīgi skatoties tieši uz cenu faktoru. Tas, protams, ir okeāna otrajā pusē, bet tas varētu ietekmēt ASV federālās sistēmas lēmumus, un, kas ir ECB, centrālās bankas analogs. Un no otras puses, kaut arī ECB, protams, ir neatkarīga organizācija, tā noteikti skatās uz to, ko dara ārzemēs, ko dara amerikāņi, un tas varētu ietekmēt arī ECB lēmumus, tostarp arī dēļ eiro kursa. Līdz ar to, kas notiek Amerika, tad arī ir viens no faktoriem, kā uzvedās ECB. Runājot par mūsu ekonomikām drusku detalizētāk, tad, kā jau teicu, iepriekšējais gads nebija sevišķi veiksmīgs priekš Latvijas ekonomikas. Mūsu ekonomika lielākoties stagnēja. Veiksmīgi gāja tikai īstenībā lietuviešiem, kuriem ekonomika izauga par gandrīz 3% gada laikā pie mums, un Igaunija ekonomika uzrādīja nelielu mīnusu. Kad ir iemesli? Galvenais, protams, ir augstas procentu likmes, jo tas traucē būvniecībai, traucē nekustamā īpašuma sektoram. Vēl viens iemesls ir patērētāja piesardzība. Patērētāji gandrīz nav tērējuši. Ja mēs redzam, tad tēriņi Lietuva veido lielāko ietekmi uz ekonomikas izaugsmi. Pie mums tā ietekme ir bijusi gandrīz apaļa nulle. Līdz ar to tad patērētāju negativisms un piesardzība arī traucē izaugsmi, kavē to. Un trešais faktors ir ārējais faktors, tad ražošanas puse. Ņemot vērā vāju ārēju pieprasījumu, tad arī ražošanas vāja attīstība kavē IKP izaugsmi Latvijā. Īstenībā mēs neesam vieni, un tas bija redzams arī daudzās Eiropas valstis, tostarp arī Vācija un Eirozona, kur izaugsme pēdējo dažu gadu laikā arī bija ļoti vāja. Kad ir laba ziņa, īstenībā visi šie faktori, kas negatīvi ietekmē ekonomiku Latvijā iepriekšējā gadā, pamazām
uzlabojās un ir redzamas pozitīvas izmaiņas. Sākot ar ražošanas pusi, kaut arī nenoteiktība ir liela, uz doto brīdi mēs redzam, ka ražotāja Eirozona kļūst optimistiskāki. Kopumā noskaņojums uzlabojas, ka mēs redzam no tā kreisa čārtiņa, tā sarkanā līnija diezgan mērķtiecīgi iet uz augšu. Arī uz doto brīdi, ņemot vērā visu to nenoteiktību, tad visi grib papildināt savas noliktavas, veido krājumus, un līdz ar to tas krājumu cikls ir kļuvis izteikti pozitīvs, un mums, kā tādai atvērtai ekonomikai, tas arī ir ļoti spēcīgs signāls, ka redzams vēsturiski diezgan labi gāja kopā mūsu ražošanas izaugsme ar to krājumu ciklu, un uz doto brīdi tas ir tāds pozitīvs signāls. Protams, šie ir visi īstermiņa faktori, un kopumā tad tā nenoteiktība, kas ir saistīta ar tarifiem, ar ASV tirdzniecības politiku, met ēnu uz šo sektoru, bet vismaz tie tuvākie ceturkšņi izskatās diezgan optimistiski. Runājot par patērētāju, kas arī ir ļoti svarīga daļa no ekonomikas patēriņš, tad līdz pat šā gada sākumam mēs redzējām, ka patērētāja noskaņojums ļoti ātri uzlabojās, un tas arī ļāva mums cerēt, ka izaugsme šogad būs daudz atbalstošāka un raitāka. Kopš gada sākuma, ņemot vērā arī to negatīvo fonu, kas skar gan tirdzniecību, gan aizsardzības jautājumus, tad patērētāja noskaņojums Latvijā ir ļoti būtiski samazinājies, un neskatoties uz to pozitīvo, kas ir apkārt, tad tas vieš zināmo tādu piesardzību, jāskatās, kur ies tālāk. Arī, ja mēs paskatāmies uz tiem tēriņiem, tad kopumā tie apjomi tēriņu varbūt nebija tik lieli, bet, ja mēs skatāmies naudas izteiksmē, kā cilvēki maksā ar savām kartēm, gan Latvijā, gan arī ārzemēs, tad izskatās, ka tas apgrozījums ar kartēm ir bijis tīri labs, tīri ok, un neskatoties uz to piesardzību, joprojām bija izaugsme, tā nebija kaut kāda kosmiska, bet kaut kāda 3-4% priekš Latvijas patērētājiem ir diezgan ok. Runājot par banku sektoru un par kredītiem, tad, kā jau redzējām, tad likmes un likmi faktors bija viens no tiem, kas būtiski negatīvi ietekmē ekonomiku. Kopš pērnā gada sākuma un ņemot vērā likmju samazinājumu, tad mēs redzam, ka banku kredīti ir sākuši augt ļoti spēcīgi. Tā izaugsme bija vērojama tieši hipotekārajā segmentā visā Baltijā, gan Lietuva, Igaunija, gan arī Latvijā. Tā kā tas pozitīvais driveris, impuls, kas nāk no procentu likmēm, jau ir jūtams kredītos. Uzņēmumiem tā ietekme ir bijusi lēnāka un lēnāk parādās, un pārsvara tikai Lietuva, tā kreditēšana attīstījās straujāk, bet pēdējos mēnešus mēs redzam, kā arī kreditēšanas tempi korporatīvajā segmentā sāk uzlaboties, un tas arī ir pozitīvs likmju faktors. Kas ir interesanti, ņemot vērā, ka pie mums likmes ir atkarīgas no Eiribora un ir mainīgas, tad kopumā to gadu laika, kad Eiribors ir bijis ļoti augsts, pie mums kredītu apjomi auga piesardzīgāk, bet tie nekrīta, kā mēs redzam, ka tas notika Eiropā, kur pārsvara likmes ir fiksētas uz 5-10 gadiem, un cilvēki izvēlējas nogaidīt un neņemt kredītus par augstām likmēm. Šis ir arī viens no faktoriem, kāpēc mums nekustama īpašuma cenas visu šo gadu garumā turpināja augt. Kā mēs redzam, tad visās Baltijas valstīs pēdējā gadu laikā īstenībā cenas būtiski neapstājas, tas turpināja kāpt. Galvenokārt jaunajiem projektiem, bet pēdējā laikā arī esošo mājokļu cenas arī sāka augt nedaudz straujāk. Ja mēs salīdzinām ar Eiropu vai ASV, tad redzam, ka tur īstenībā ņemot vērā to, ka likmes ir uzaugušas, pircēju interese bija mazāka, tad tur cenas pakrita. Ņemot vērā, ka tas cenas auga, tad kaut kādā brīdī tajā posmā, kad likmes bija visaugstākas, mēs redzējām, ka pieejamība dzīvokļiem cilvēkiem ļoti strauji krītās. Algas auga, bet tas nespēja nokompensēt nec to cenu pieaugumu nekustamiem īpašumiem, nec procentu maksājumu pieaugumu.
Pa labi mēs varam apskatīt tādu mūsu modelēto pieejamo cenu nekustamajiem īpašumiem. Šeit ir pieņemts, ka nekustamo īpašumu var iegādāties 2 cilvēku ģimene, kur strādā 2 cilvēki, pelna vidējo algu katrā no galvaspilsētām un grib paņemt kredītu uz 25 gadiem 60 kvadrātmetru platam dzīvoklim. Kā redzam, tad pēc piesiediena, kas bija 23. gadā, tad principā tā pieejamā cena visās valstīs ir atpakaļ. Daudzi jau atzīmē, ka mums tā cena ir mazāka. Šeit ir diezgan uzskatami redzams, ka principā to lielā mērā ietekmē tas algu līmenis, kas ir valstīs. Un, ja mums tā pieejama cena ir ap 3000, tad Igaunija, Lietuva, tas cenas, kas ir pieejamas priekš vidēji pircēji, ir krietni augstākas. Pozitīva ziņa, ka cenas pieejamas ir atpakaļ, tā interese par nekustamo īpašumu kopā ar likmēm varētu tuvākajā laika pieaugt. Runājot par Baltijas ekonomiku, par Latviju, protams, ir jārunā globālajā kontekstā. Mēs esam ļoti atvērtas ekonomikas un, jau nevienu reizi pieminēta nenoteiktība, tad uz doto brīdī Eiropas ekonomikā atrodas tādā seismisko pārmaiņu brīdī, kad no vienas puses tad mums ir jāpārdomā mūsu attiecības ar Eiropas lielāko tirzniecības partneri, ar ASV, un no otras puses tad jādomā par aizsardzību, par to, kā Eiropai veidot savu pašu aizsardzības politiku, un abi šie faktori noteikti ietekmēs, kā Eiropas ekonomika augs tuvāko gadu laikā. Tirzniecības faktors, protams, ir negatīvs, tur nenoteiktība ir ļoti liela. Piemēram, vakardien ASV prezidents paziņoja, ka visām automašīnām, kas nebūs ražotas ASV, tiks uzlikt 25% importa nodoklis. Tas nozīmē, ka visiem patērētājiem Eiropa ražotas mašīnas kļūs dārgākas. Kā redzams, tie sarkanie klucīši, tad vairākām valstīm šī ir ļoti svarīga nozare. Tostarp arī Vācija, piemēram, un tas negatīvi ietekmēs IKP izaugsmi. Vēl viens faktors, ja mēs runājam par tirzniecību, ja ASV uzliek tarifus, tad daudz ražotāji no citām valstīm var vērtēt Eiropas tirgu kā tādu glabiņu un novirzīt daļu no precēm, kuras amerikāņi varētu nepirkt turpat uz Eiropu. Tas varētu radīt papildus konkurenci un arī negatīvi ietekmēt ražotājus. Pozitīvs no šī čārta, ko mēs varam redzēt, ka Latvija īstenībā, salīdzinot ar pārējām valstīm, ir varbūt pat tieši vismazāk atkarīga no ASV pieprasījumu un eksportu uz turieni. No otras puses, protams, mēs esam daļa no lielā globālā ražošanas cikla un, tas, kas mums uzrādās eksporta, piemēram, uz to pašu Vāciju, var galu galā nonākt arī ASV, un līdz ar to tā ietekme varētu īstenībā būt arī daudz lielāka. No otras puses, šis ir negatīvais, pozitīvais ir tēriņa aizsardzībai. Pēc būtības tā ir papildus nauda, kas tiek novirzīta ekonomikai. Protams, lielā mērā ir jāskatās, kur tas preces aizsardzības ir pirktas, amunīcija un tā tālāk, kur tas ir ražotas un vai tas sniegs papildus devumu ekonomikai. Nesen arī Vācija paziņoja par to, ka viņi atcel savu taupības politiku un tērēs vairāk aizsardzībai. Vācija, protams, ir liels arī Baltijas un Latvijas valstu sadarbības partneris, un ja Vācijas ekonomika aug straujāks, tad tas ir arī pozitīvs signāls arī mums, jo pieprasījums varētu pieaugt. Proti vācieši arī plāno vairāk tērēt infrastruktūras attīstībai, un tas arī varētu palīdzēt. Līdz ar to šie divi faktori it kā nolīdzsvarojas. No vienas puses negatīvais ir tā tirzniecība, no otras puses tie tēriņa aizsardzībai atbalstošākā fiskālā politika varētu to daļai nokompensēt. Skatoties uz ASV, protams, visas tas aktivitātes, kas tagad notiek ASV un Donalda Trumpa administrācijas pieņemtie lēmumi varētu kaitēt ASV patiešo, jo tas ietekmēs patēriņu, tas sadardzinās izmaksas priekš ražotājiem, rada ļoti lielu nenoteiktību. Financial Times nesen aptaujāja 50 ekonomistus, pajautājot,
ko jūs sagaidāt no Trumpa politikas un kā tā nenoteiktība varētu ietekmēt ASV. Un lielāka daļa paredz, ka tā negatīva ietekme varētu būt līdz 1% punktam. Līdz ar to tad ASV ekonomika varētu augt par 1% punktu lēnāk. Tas, protams, ir daudz. Piemēram, Eiropas Savienības ekonomika pagājušajā gadā auga pat lēnāk par to 1%, bet, ja mēs skatāmies uz ASV, tad tas starta pozīcijas ir salīdzinoši spēcīgas. Līdz pat neseniem brīdim ASV IKP prognozes tika paaugstināta. Šeit mēs redzam, kā attīsties tā prognožu domu gājiens. Un, jā, līdz ar to tas 1% kaut arī nozīmētu krietni lēnāku izaugsmu ASV, bet tas nenozīmētu kaut kādu lielu lejupslīdi, recesiju. Tas nozīmētu vienkārši, ka ASV aug lēnāk, un līdz ar to arī globālā ekonomika aug krietni lēnāk. Runāt par Eiropu, tad uz doto brīdi mēs pagaidām vēl neredzam kaut kādas prognožu būtiskas izmaiņas dēļ pēdējiem lēmumiem. Tas, kas ir bijis, tas prognožu revīzijas, kas ir bijušas līdz šim brīdim, tas drīzāk atspoguļo to kopējo eirozonas vājumu. Un, jā, ņemot vērā, ka tā tirdzniecības daļa un fiskālā daļa varētu nolīdzsvarot viens otru, tad drīzāk tā ietekme varētu nebūt tik negatīva. Jā, un tad rezumējot un visus šos faktorus atskatoties uz Latvijas ekonomiku un uz Baltijas ekonomiku, tad kopumā šī gada sākuma tika prognozēts, ka izaugsme visās trijās Baltijas valstīs izlīdzināsies, būs kaut kur tuvu virs 2%. Latvija, Igaunija drusku lēnāka un Lietuva drusku straujāka, tuvāk 3%. Faktori, kurus mēs jau minējām, tā ir labvēlīga procentlikmju vide, uzlabojumi pirktspēja, tas nozīmē, ka algas aug straujāk nekā inflācija, atlāpšanas pazīmes Eiropas ražošanas pusē. Tas viss varētu nodrošināt to, ka ekonomikas atgrieztos pie tiem 2–3%. Bet, protams, nedrīkst aizmirst, tad nenoteiktība ir ļoti liela, mums jāseko līdzi. Uz doto brīdi pagaidām tas viss ir tādā emocionālajā fonā, un, ja skatāmies uz cipariem, tad īsti tādu ietekmi mēs neredzam, bet, protams, dēļ tās nenoteiktības, tas rožainas prognozes varētu būt nepieciešams arī koreģēt, un realitāte tā patēriņa izaugsme varētu būt lēnāka. Ja mēs runājam par būvniecības sektoru un nekustamo īpašuma sektoru, tad, kā jau redzējām, tad likmes palīdzēja kreditēšanas pusē, kredīti jau ir sākuši augt, pieprasījums ir. Runājot par būvniecību, tur tā atkopšanas notiek krietni lēnāk, tas prasa laiku. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz būvniecības izsniegtajiem atļaujam, tad tie līmeņi pagaidām vēl ir zemi, bet ir atsevišķi pozitīvie arī pavērsieni. Piemēram, daudzdzīvokļu ēkam būvniecības atļaujas jau ir sākušas augt, tā kā pozitīvas norises notiek arī tur. Un, ja skatāmies uz kaut kādiem apsteidzošiem indikatoriem, piemēram, būvmateriālu ražošana, tad pēdējā laika tur arī ir vērojama ļoti spēcīgi pieaugumi, un tas varētu liecināt par to, ka arī būvniecības sektora varētu sekot pozitīvas pārmaiņas. Un, ja šo prezentāciju es gribētu noslēgt ar vienu frāzi, kuri redzēju, atradu internetā. Viena no aizsardzības ministrijas reportiem, viena no amatpersonām, Linstons Well, uzrakstīja frāzi. Es nezinu, kas notiks nākamgad. Visdrīzāk viss notiks ne tā, kā mēs bijām plānojuši, bet mums jāplāno attiecīgi un jāveido savi plāni tā, kā tie visdrīzāk arī mainīsies. Es domāju, ka šajos nenoteiktos apstākļos tad mums arī jāplāno uzsverot gan pozitīvos faktorus, gan negatīvos, jāgatavojās dažādiem scenārijiem un tad jābūt elastīgākiem un mūsu lēmumi jāveido arī attiecīgi. Paldies jums visiem par uzmanību un novēlu visiem ražīgu un jaunām atklāsmēm pilnu arī konferences turpinājumu. Paldies! Jā.